Je suis folle de lui. C'est un garçon pas comme les autres, mais moi je l'aime. Biju Francijā, aizbraukuši mēs tur vesela komanda uzstāties ar izrādi, invalīdu izrādi. Mūsu izrāde bija par tautu, ka nepievērš invalīdiem uzmanību un ka mums jācīnās pašiem par sevi, ka no sabiedrības galīgi maz tās palīdzības. Diezgan tur bija pagrūti, bet patika. Tās grūtās dienas bija, kad no rīta pamosties un 1-2 nakti tikai tiec gultā. Tur patika, ka vakariņas baigi garās bija, kā sākas 10 tā kaut kur 1 beidzas. Tur pārsvarā bija jautri cilvēki, tur ir dziesmas dziedājām un visu tādu, ko, lai nebūtu garlaicīgi. Bija tās traks laiks, ka pieradis pie mūsu klimata, tur aizbraucis lauza kaulus, bija grūti. Kā atbrauc atpakaļ mājās, tas garais ceļojums bija gandrīz veselas sutkas. Biju ceļā, kamēr tiku uz mājām. Un kā tiku mājās savā gultā, kur pieradis gulēt, tā ātri izgulēties varēja. Un otrā dienā jau lielāks mundrums bija. Ne kaulas lauza, nekā. Ārpus Latvijas es izbraucu. Pats tālākais, kas man bija, tas bija pirms Francijas Igaunijā, kad strādāju. Un Francijā tik tālu patika, kas ar lidmašīnu lidot. Pirmo reizi, kad lidoju, likās, ka lidmašīna gaisā ceļas, bet zemē atrojās no mums projām. Un patika tur pils smukas bija. Tauta arī cilvēki tādi diezgan izpalīdzīgi priekš invalīdiem. Pārsvarā veikalos visur varēja tikt. Un labierīcības katrā vietā priekš invalīdiem. Ja būs piedāvājums vēl braukt kaut kur, protams, piedalīšos. Braukšu arī reizē, lai redzētu arī citas valstis tālās, kur mums laidīs, ja būs mums, ja paņems mani vēl nākošu gadu,
piedalīšos nākošais gadā arī izrādē.